uz zemeslodes, zem saules, mums 3,5 miljardi. Tajos latviešu 1,5 miljonu tikai. Tas ir kā 1,5 biljonu jūrā. Kāda var būt 1,5 biljonu dziesmu ar sauli? Un tomēr uz zemeslodes, zem saules ir tāda tauta latvieši. Uz zemeslodes, zem saules ir tautai dziesma par sauli. Lec saulīte rītā agri, noe laiku vakarā, no rītiņa sildīdama, vakarā žēlodama. Esiet sveicināti 12. klases skolēni, skolotāji un viesi. Rīgas valsts vācu ģimnāzijas gadskārtējā Tēvzemes nedēļas noslēgumā. Konkursā mūsu dziesma Latvijai. Pēc mūsu skolas tradīcijas aizpildītajās nedēļās esat rakstījuši radošus darbus literatūrā, Gatavojušies dziesmu konkursam, piedalījušies dažādās aktivitātēs. kas apliecina mūsu visu līdzdalību un rūpes par vietu, kurā mēs dzīvojam, mūsu Latviju. Šodien ieklausīsimies labākajos jaunradas darbos un dziedāsim pašu izraucītās dziesmas, samērojot katru prasmes un spējas ar vienādu veikumu. Jaunradas darbu žūrija jau ir novērtējusi, bet dziesmu konkurss vēl tikai priekšā. Tāpēc iepazīsimies ar tā žūriju. Šodien priekšnesums vērtēs Kārlis Hammers, skolotāji Roberts Višs, un absolvents Mārtiņš Ennītis. Uzstāšanās secību jau esam izpulsējuši, bet pirms katras dziesmas ieklausīsimies kādā veiksmīgā attiecīgās klases audzēkņa jaunradas darbā. Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu, kur citas skan un citu domrot? Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu? Man tuva tā, ko dzimtā zeme rod. Nomola uzvarēs. Mala, gals, roka, centrs, es, tur, interesēts miestīt. Vērī miestīt, bet interesēt. Lai kā, mēs visi kopā sajaukšies. Mūsu mazās, bet tik ļoti skaistās pilsētas nomās un nav. Gals mūsu miestībai, bet sākums un dzīvē. Robežu mūsu pacietībai, vai vērtības. Skaļā. Vai sagaidīt, ka visu otrs šīs mazās mūžās pilsētības centrā. Gari pagājuši, mūsu ceļi šķīrušies, lai tālumāk pie citiem krustoties, ka mēs katrs savā pasaules malā pazīstam gaidām pakaļ darījumus. Tomēr ir izstāsts, kas mūžam vienos mūs, nomaļās pilsētas klusās ielas, kuras veids vākšana daudzām par savām, kas soļuši bakā, braigos rudiņos barojām vīles, tās pļaus, kur vasarās tāpāmies sienatībās. Jā, nedrīkst skaties pilskalni. Tas valtais būs līdzēs sudzinājums. Un ko vēlas tā? To visu es atcerēšos mūžā un vēlēšu. Šos brīžus atcerēšos daudz spilgtāk, nekā tas pārts brauciens uz Lielpilsētas centru, kā pēdējiem apēkums pacietību vārds. Un pēc tikai tādēļ, tādēļ mums, mazā, nav mīrā pilsēšana, kāpēc mums ļoti izvisēt dzīvības. Nē, šo visu es neredzu tādēļ. Kāds, ko vēlos aizsīt, būšu mūžu pateicīt, ir iepazīst tevi, un mūsu laika nebija tālu jāatās. Tā bija šeit, un blakus Latvijā, šajā nulīgajā pilsētiņā. Tās nākās visos 4 gadolēkos, ko izpildīja kopā ar tevi. Atklāts sakot, man ir mūžu tevi savā mazā, atklāt tevi, reiz atgriezies, mājās no plašās pasaules, bet no Latvijas, no Rīgas. Un centīsimies tur, kur es sāku. Tur, ka mūsu miestību uzvarēja mūs, tur beidu kalpuši mūsu vecāki, un palikuši mūsu trīs aizstākās Latvijā.
Mēs taču atgriezīsimies vienā. Un kā beidzās. Uzstājas 12. B klase, šeit, kur līgo priekšmeļi. Šie vārdi man nāk prātā izdzirdot nomali. Pasaule tā iekārtot, ka lielākā daļa cilvēku pievērš uzmanību tiem notikumiem, kuri atrisinās centrā. Ar vārdu centrs es domāju ne tikai atrašanās vietu, bet šo nozīmi vēlējos pavērst daudz plašāk, runājot par cilvēkiem un viņu jūtām. Aizejot uz Vestāta Šimkus slavenā pianista koncerta Lielajā Ģildē, kur pianists izpildi Johannes Brāms un 3. klavieru koncertu Sidonmo mažorā kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, vai kāds ievēro to trompetistu, kurš sēž pie diriģenta labās rokas 4. rindā. Varbūt, bet neviens jau par viņu nedomā, jo koncerta galvenais objekts ir Vestāta Šimkus. Nav jau ko pārmest. Pianists ir izcils un nes Latvijas vārdu pasaulē ar savu brīnišķīgo talantu. Pieņemsim, ka šis pianists ir centrs. Vai viņš kas būtu, ja viņu nebūtu skolojuši vecāki? Ja viņš nebūtu mācījies pie brīnišķīgiem pedagogiem, kuru vārdus diemžēl es nezinu, tad varbūt vērts uzzināt. Šos cilvēkus es uzskatu par nomali. Ne tāpēc, ka viņi ir slikti cilvēki, bet gan tādēļ, ka viņi nav tie, kur šobrīd spēlē klavierus Lielajā Ģildē. Un vai māju var uzcelt pēc pamatiem? Nevar, bet vai kāds pievērš uzmanību pamatiem, kad māja ir uzcelta? To arhitekts ir izveidojis balvas ar tiem akcentiem. Visi pievērš uzmanību jau gatavai nevainojamai mājai. Varbūt vēl kāds paslavē arhitektu par labu izdomu un stilu izjūtu, bet neviens jau nenes ziedus mazajam melnajam strādniekam, kurš vaigas vietos sit dēļus un lēja cementu. Mikls Redlis ir izcils Rīgas Dinamo labās malas uzbrucējs, kuru pazīst katrs hokeja līdzjutējs. Bet vai kāds zina Agru Roškalni, kura mācīja Mikilim slidošanu pamatus? Reti, kurš līdzjutējs vispār spēja iedomāties, ka hokejists reiz nav mācējis slidot un nūji turējis nevis labajā rokā pie tās gala, bet gan kreisajā pa vidu. Tādēļ arī viņi nedomā par to, kādu darbu ir ieguldījuši treneri, lai šodien redzētu Mikla Redli spēlējumu Latvijas izlasē. Cilvēki redz gatavu produktu. Nevienam neinteresē sīkumu. Visi grib tikai baudīt dzīvi un abrīnot ēkas, cilvēkus, dzīvniekus, notikumus, centru. Reti, kurš aizdomājas par smalkām niansēm. Slaveniem vecākiem, skolotājiem, treneriem, ēkas pamatiem vai strādniekiem. Patiesībā tieši šie sīkumi ir svarīgākie, jo bez tiem nenotiek vielas lietas.
Tāpēc Aleksandra Džeka vārdi ir patiesi. Nomale uzvarēs. Un šī brīnišķīgā teksta autora ir Agnese Kārkliņa, 12. A klasē. Latviešu tautas dziesmu Divdūņas gaisā skrēja. Divdūņas gaisā skrēja, abas skrēja dūnodams. Ai, 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 abas skrēja dūdodams. Mūžīgā oga kakts, nu ir tu. Vakar vēl spīdēja, gaiši šie lodziņi, bet dāva ar sunīti šodien ir prom. Stiklkalna zoodārza zirgi ir savvaļā, vārti ir aizslēgti un atslēgas līkst. Dzels brīvības skatuvei priekškars ir vaļā un izrādes sākumā šķidrots jau svilst. Vai sunītis atpazīst dzimtenes smaržu? Vai līdzēs kaķītim dzirnavās klāt? Zeltainā dzinterā vizošā jūra pamalē iesāk jau rudumu klāt. Sacīsim skaļi, mēs negribam to tālavu jodiem un murgiem dot. Ņemsim to zeltu un metīsim jūrā, lai aizpeld un atmiedz nomalas ārēs. Sauksim mēs ancīti atpakaļ mājās, sāņosim sērkokus lielākās kastēs, darīsim visu, lai negod stājas, ticēsim, nomala uzvarēs. Sandra Bruņiniece, 12. C klasē. Un 12. C klase uzstājas ar klases autoru aranži tikai neatdod tēvs vai mani.
pusē. Māja leca lauka vidū. Tālumā dzirdama pēdu čaboļu sniegā. Ar laiku parādās aiz kalna cepura daudzveidību. Tās visas tuvojas uz vecās mājas pusi un nokļūstot tur iekšā, ārā nemaz nenāk. Viņi visi ir atnākuši uz rīču raču maču. Uz to tiek ielūgti tikai īpaši valstu pārstāvji. Visi cilvēki bija tik ekstravaganti un ar savām personībām. No Francijas bija smalka kundzīte ar mazu rozā pūdeli iespiestu padusē. No Vācijas bija brangs vīrietis ar desu virteni ap kaklu un lielu alus vēderu. No Anglijas bija izsmalcināts džentelmenis ar sulaini, kas viņa vietā pat tēju dzēra. No Skandināvijas valstīm bija ieradusies liela, korpulenta sieviete ar gariem cirtainiem matiem un šķēpu rokās. No Krievijas bija ieradies kungs ar kažokājas cepuri, kuplām mūsnām un alkohola pudeli. Un vēl starp šiem vareno valstu pārstāvjiem bija mazs, pelēks vīrelis ar lina audumu biksēm, kurām bija 101 ielādes. Visi šie cilvēki apsēdās pie galda, kas bija novietots istabas vidū. Pirms spēles sākšanās visi dalībnieki teica pāris vārdus. Francūzieti teica, lai uzvar smalkākais dalībnieks. Vācietis teica, lai uzvar Vācija, Eiropas centrs. Smalkais anglis teica, lai uzvar nopietnākais pārstāvis. Brangā sieviete no Skandināvijas teica, lai uzvar stiprākais. Dalībnieks no Krievijas teica, lai uzvar izturīgākais. Pelēķis teica, lai sākas spēle. Spēle sākās. Nevarēja noteikt, kurš uzvarēs, jo kauliņi lēkāja tad pa labu vienam, tad otram. Spēle gāja 2-3 stundas, līdz francūzieti izkrita. Pēc viņas izkrita brangā Skandināvijas sieviete. Un tā pa dalībniekam sāka izkrist, līdz spēlē palika pelētis latvietis un nosvērtais anglis. Tā viņi divatā spēlēja kādu laiku. Līdz angļu smalki koptās rokas sāka nogurt un trīcēt no spriedzes. Un pēkšņi anglis saļīma uz grīdas un par uzvarētāju kļuva pelēkais latvietis. Visi dalībnieki gaidīja no latviešu kādu runu, bet viss, ko no latviešu dzirdēja pārējie dalībnieki, bija: es jau zināju, ka Nomala uzvarēs. Sandra Bērziņa, 12. D klase. Konkursu noslēdz 12. D klase, izpildot Zigmāra Liepķina un Mārtas Zālītes dziesmu Latviju zeme vaļā stāv. Latviju zeme vaļā stāv.
šos vārdus 12. klases vārdā skolotājai Ingai Jasaknei. Katra diena ir diena, lai atpūstos un sapņotu, lai smietos un brīnītos, lai mīlētu un baudītu mīlu, lai runātu un klausītos, lai priecātos un justos laimīgs. Katra diena ir diena, lai dzīvotu. Paldies mūsu sirsnīgākajai skolotājai, Kristberga garamā, skolotājai Ingai Jasaknei. Jauniešu kora izpildījumā klausīsimies latviešu tautas dziesmas Aivāliņa, Aivāliņa un Eskrā aiziedams. Diriģē Ieva Mezīte.
konkursa rezultātu paziņošanai skolas latviešu valodas metodiskās komisijas vadītājai Baibai Siliņiecei. Kad novembra sākuma stundā latviešu valodas skolotājs stundas sākumā saka, nolieciet grāmatas, tās nevajadzēs, paņemiet vienu baltu lapu, iestājas tāda zināma panika un apjukums, kas atkal būs. Jūs jau to trešo reizi dzirdot, pilnīgi droši zinājāt, kas jūs sagaida. Radošo darbu konkursu, kas mūsu skolā tradīcija ir jau gandrīz 7 gadus. Un arī šogad jūs visi spiesti vai gribēti, bet nenovēršami piedalījāties radošo darbu sacerēšanā. Un faktiski es šajā reizē gribu vēlreiz izteikt jums savu apbrīnu, ka 30-40 minūšu laikā ir iespējams atrast savus vārdus, lai pēkšņi kā zibens spēriens nākušu tēmu interpretētu interesanti, radoši, pat savam. Un arī tie darbi, kurus jūs dzirdējāt šodien, bija lielisks apliecinājums, ka vieniem un tiem pašiem vārdiem var atrast neskaitāmus variantus, kā uz tiem paskatīties. Jūs esat malači. Un es ceru, ka arī visi vērtējumi, kurus jūs esat ieguvuši mazāk vai vairāk balvu sistēmā, tomēr nav saskumdinājuši un tikai iedrošinājuši vēl turpināt šajā ziņā izpausties. Konkurss ir konkurss, un kā jūs jau sākumā visi noteikti tikāt informēti, tad 3 labākie darbi no klases piedalījās 2. jeb skolas konkursa kārtā, kurā žūrijas cilvēku sastāvā skolas direktors Sandra Sīle, atbalsta fonda pirmā priekšsēde Dāca Komisāre, vecāku pārstāve Antra Balode, absolventu pārstāve Anna Zvaigzne, neinteresētā skolotāja Līga Gulbe un es, neatkarīgi cits no citu vērtējām šos darbus, to bija kopskaitā 27, un tātad rezumējot visus punktus, kurus varēja iegūt šādā vērtēšanas kārtībā, ieguvām arī iepriekš, protams, nezinām rezultātu. Diemžēl, kā jūs redzat, es esmu šobrīd bez diplomiem. Tas nozīmē, ka tie jau ir pasniegti un laureāti ir apbalvoti iepriekšējos konkursos. Šogad zvaigznes ir bijušas labvēlīgas mūsu jaunajai maiņai, 10. klasēm, jo 1. vietu ir iegūsi Ženija Minka no 10. A klases, 2. vietu Kristīna Mitrofānova no 10. D klases un 3. vietu Anastasija Petrova no 10. C klases. Paldies, ka jūs spējat novērtēt arī citus sasniegumus. Un pēc dzirdētā es domāju, ka jūs paši jūtat, ka arī jūsu vidū ir ļoti daudz radoši un talantīgi cilvēki. Lūdzu, turpiniet izkopt savu talantu un droši vien kaut kur tas uzmirdzēs. Un mēs varēsim būt priecīgi, ka tas ir viens no mūsējiem, no mūsu šī gada 12. Paldies!